Paiet, visu sadedzina, nekas nepaliek pāri, un man tad arī pēc tam ir dažādi vecuma atsaukums. Nu, lūk, un tad mēdz būt sapņi tos mukos, vai ne? Nu, šitos restainos tieši. Tagad jau par 25, kādreiz par 15 eiro varēja tādas podas nopirkt. Nu, tad mēs te iestādījām 4. Un ja viņas nekop, tad ir šitā. Ir jākop. Ir jāgriež. Arī neizdzīvoja, atstājām, nenogriezām, un tad viņš pēkšņi saņemās un izauga liels un spēcīgs. Šeit ir kaut kādi trauslie vītoli, kaut kas tāds ir viņam ticis spīd. Bija pat man jautājumi no kolēģiem par papelēm un par Džordžu papelēm. Tie, kas ir mežonieki, tie zinās, ka to papeļu kultūru Latvijā centās pacelt zviedru cilvēki, kur Latvijā bija sapirkuši zemes. Viņi izdomāja, ka kamēr kad tajās sliktākajās vietās, ka varētu audzēt arī kādu koku, kas aug ātri, viņiem Zviedrijā jau bija laba pieredze. Un visā Eiropā ir pieejams, brīvi pieejams, paši drīkst vairot, nav jāmaksā autora atlīdzības nauda, par kārku kloniem ir jāmaksā autora atlīdzības nauda, par daudziem papeļu kloniem arī, bet par šo nav. Un tas, kas jums aiz muguras ir, tas ir ieaudzēts no tāda marķiera izmēra sprunkulīša. Tāda iestraužot zemē izaugsmākas kokas. Šitie te tā rinda. Šitā rinda, jā. Viņiem ir 50 cilvēku.